Mēs ar Rūmenes muižu sākām ņemties jau 15 gadu atpakaļ. Sākām ar kungu māju, mēs sākām ar parku, ar terasēm, un tā milzīgā kūts palika uz beigām, nevarēja saprast, ko ar viņu iesākt. Tur bija govis iekšā, un govis, ka viņas stāv ar galvām pret to lielo ceļu, un tad ir stabi, un ir govis teliņģi, un uz abām pusēm viņas iet ārā uz ganībām, tur, kur mums ir lielajā zālē, tās divviru durvis. Tev visu laiku jāpatur prātā, ka tā ir kūts, un kā izvairīties no tiem rustikālajiem sentimentiem. Tie materiāli ir akmens, ķieģelis, metāls, koks. Koka bija jau pietiekoši daudz konstrukcijās, es gāju ar metālu. Kūts ir būvēšana uz pagātnes, tā ir tā definīcija. Ja? Tad tu no pagātnes paņem to, kas man šodien liekas, cik brīnišķīgs, tu viņu paspilgtini un izcel. Un piemēro to māju mūsu šodienas lietošanai. Tev ir tā kā sajūta, ka tu esi kūtī, bet noteikti nav. Tas ir tas varenums, monumentalitāte, izspēlēt to lielu un necadrumstuloties ar kaut kādām, tas viss tās detaļas, viņām ir jābūt vienā kodā. Mans domāšanas veids un tas, ko es visvairāk mīlu, ir lofts. Tā attīrītā telpa, tā skaistā čauda. Skaistas vietas cilvēks piepilda, viņi vēlās tur būt. Man viss ir arhitektūra. Pie visa mana dzīve ir arhitektūra. Vienalga, vai es ielieku puķis vāzē, vai es uzlieku šķīvis uz galda, es nepārtraukti automātiski komponēju. Es esmu tikpat labi arī scenārists, jo es jau tos cilvēku dzīvi programmēju tajā projektā. Kā viņš ies, ko viņš pa to logu ieraudzīs. Nav tur nekādu noslēpumu. Vienkārši arhitektam ir godīgi jāstrādā, izdzīvot un godīgi darīt. Arhitektūra nešaubīgi ir pieredzes profesija. Un tā kā man jau ir stāžs, es beidzu 75. gadā arhitektūras fakultāti, man pirmā darba vieta bija kolhozs. Un mans pirmais projekts, tica vai netica, bija kolhozs kūts pārbūve. Un es viņu uztaisīju pa kolhozu ētnīcu, viņa vēl tur tagad stāv. Tā kā man ir starp divām kūtīm. Tā kā mēs to sākām, kā lai viņu nosauc, viņa ir kūts. Es viņu iekšēji lietošanai saucu kultūras kūts. Un tad es tiešām tā pētīju, kas ir kūts. Tas nav mēsli, tas ir govs, tas ir piens, tas ir dzīvība, tas ir tikpat labi jēzus 500 kūtīm. Man meita teica, uzmanies ar šito, to tur neliec kopā. Bet kāpēc jēzus 500 kūtīm? Pie gotiņām un sienām. Tas jēzus piedzimšana kūtiņā, ar to mēs varētu beigt.